Sveicināti, cienījamie skatītāji! Jūs ekrānos raidījums Kāpēc? Un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Un šodien mums ir sezonas noslēguma raidījums, un mēs runāsim par iekšpolitiku. Tad, kas notiek ar koalīciju un balsu vairākumu Saeimā, cik ir izdevies valdības restarts un arī par gaidāmajiem sarežģītiem budžeta lēmumiem. Un pie mums studijā ir premjerministre Evika Siliņa. Labdien! Labdien! Un kā ierasts, jūs arī varat uzdot savus jautājumus vietnē slaido.com, slīpsvītra mūsu viešņus uzvārds jeb Siliņa, un arī izmantojot kvadrātkodu, ko redzat uz ekrāna. Bet, kā jau es teicu, mēs tulīt dosimies tādā sezonas pārtraukumā, bet ne tikai Delfi TV dodās sezonas pārtraukumā, arī Saeima aizvadījusi sesijas pēdējo sēdi, un kā parastā sēde izvērtusies tāda karsta, gara, ar plašām debatēm, un tas viens jautājums, kas aktualizējās vakar, ir, ka koalīcija zaudējusi vienu frakcijas deputātu, kas tagad ir neatkarīga deputāte, Skaidrīta Ābrama no progresīvajiem. Cik tad balsis koalīcijai, ar ko jūs rēķināties pašlaik, Siliņas kundze? Jā, man šo jautājumu par koalīciju regulāri uzdod, un es arī saprotu, ka tas jautājums šķiet tāds karsts vienmēr, bet koalīcija ir stabila. Un skaidrs, ka Ābrams kundzei pametot koalīciju, viņa nepamet Saeimu, es arī ar viņu esmu sazinājusies, un viņa, manuprāt, arī publiski ir teikusi, ka viņa valstiskos jautājumos arī atbalstīs koalīciju. Un vakar arī demisijas balsojumā viņi to parādīja. Tā kā skaidrs, ka ciparos, protams, viņa vairs nav piederīga progresīvo frakcijai, bet kopumā valdība turpina strādāt, koalīcija turpina strādāt un ejam uz priekšu. Tas, ko saka Ābrams kundze, viņa teica, ka viņas balss nav absolūta jebkurā jautājumā, bet tad valstiski un atbildīgi. Jā. Priekšā budžets sarežģīts, pēdējais faktiski šīs valdības Saeimas budžets. Tur tas būs izšķiroši, ka tik maz koalīcijai balsu, tik maz pārsvars, vai tas neapgrūtinās procesu? Igaunijā ir no 101, man liekas, deputātās 51 balss, tā kā viņiem ir vēl mazāk, un arī viņi ir spējuši pieņemt ļoti tādus sarežģītus lēmumus, meklējot papildus finansējumu un arī rodot jau esošajos budžetos ietaupījumu, un tā kā mums tas stāv arī priekšā. Tā kā es domāju, ka tas balsu skaits nebūs izšķirošs tajā brīdī, ja mēs spēsim, kā es arī esmu teikusi, publiski runāt, vienoties, bet Ābrams kundze, manuprāt, arī man ar viņu pārunājot ir teikusi, ka viņa atbalsta, pieņemsim arī tādus jautājumus, kas tieši paredz ietaupīšanu. Tā kā es domāju, šobrīd koalīcija ir vairākums, un ja mums būtu mazāk par 50, tad būtu pamats lielam satraukumam. Tur ir tā uz robežas, līdz 50 nav tālu. Izskanēja šo valdību veidojot no opozīcijas deputātiem, arī regulāri izskan par to, ka koalīcija neoficiāli mēģina kādu šķelt, uzrunāt. Tagad šīs balsu skaits nav tāds kritisks, lai tiešām vērstos pie kādiem deputātiem, varbūt mēģināt pārvilināt. Es domāju, ka visu laiku jau, protams, parādās tās diskusijas, vai nevajag kādu partneri, bet es neslēpšu, ka ir svarīgi, ja nāk partneri, kas ir gatavi arī strādāt un būt drosmīgiem lēmumiem gatavi. Tātad budžetu dalīt visiem ir vieglāk, un ir nākamais Saeima gads. Šogad mums ir jārod papildus ietaupījums budžetā. Tas nozīmē, ka tie valdības un koalīcijas partneri, kas būs, viņiem stāv priekšā gana drosmīgi lēmumi. Un pagaidām tādu vairs tik ļoti lielu interesi arī no opozīcijas partijām neredzu iesaistīties koalīcijā. Tā kā, skatīsimies, man gribas izdarīt visu, ko es varu. Un es esmu ļoti nodevusi sevi šim darbam. Es redzu, ka šī arī budžeta konsolidācija ir Latvijai iespēja, ticiet vai nē, bet es redzu, ka tas, kā jebkura krīze, dod iespēju pārskatīt. Pēc tāda visu kauču teikuma, nesauciet problēmas, sauciet to par izaicinājumiem. Nē, tas nav kaučs, tā ir mana dzīve, tas ir mans darbs. Un es redzu, ka tas liek arī ministriem pieņemt lēmumus, ko iespējams tādā komfortablākā situācijā viņi nepieņemt. Mums ir iespēja to izdarīt, un es varu teikt, ka es izdarīšu visu, kas ir manos spēkos, lai tiešām arī tās izmaiņas būtu.
Bet vēl turpinot, jūs pieminējat, ka jūs runājat ar Abramas kundzi, jo, piemēram, Andris Šuvājevs, viņu citēja Latvijas sabiedriskais mēdījis par šo Abramas lēmumu. Viņš teica, ka viņš uzskata, ka sadarbību būtu iespējams turpināt, atrodot risinājumus jautājumos, kur bija domstarpības. Jūs mēģinājāt ar progresīvajiem parunāt ar Abramas kundzi, varbūt parunāt iepriekš, lai tomēr viņa paliktu frakcijā, vai kāds bija tas sarunas? Pirmkārt, tā ir progresīvo pašu iekšēja lieta. Un es respektēju arī progresīvo un Abramas kundzes attiecības. Jebkurā gadījumā viņa bija pievienojusies šim politiskam spēkam, un es arī respektēju viņu kā personību, kur ir pielēmusi rīkoties tā, kā viņa šobrīd rīkojas. Es saprotu, ka viņi ir gatavi, kā es jau minēju, valstiski atbildīgos lēmumos arī koalīciju atbalstīt, un nevienai citai frakcijai viņš šobrīd, es saprotu, arī netaisās pievienoties, kas nav koalīcijas partneri. Ja mēs atgriežamies pie balsīm parlamentā, jums bija kārtējais demisijas pieprasījums no opozīcijas, un ja mēs paskatāmies uz to balsojumu, precīzi 50 deputāti bija tie, kas balsojuši pret šo demisijas pieprasījumu. Kā jūs par šādu balsu salikumu jūtaties, Siliņas kundze? Jā, viens no mūsu deputātiem nebija, un Mieriņas kundze bija jau prom, tā kā, balsis ir. Balsis ir. Regulāri demisijas pieprasījumi no tā, ko saka opozīcijas deputāti. Vai jūs redzat, kaut kāda kritika ir pamatota? Ziniet, kā kritizēt valdību šobrīd ir populāri, ja? Un ko gan vēl nekritizēt, mēs jau parunājam. Vasaras nav arī noteikti, kad valdība ir vainīga pie tā, ka nav vasara, bet kopumā, protams, valdībā ir ļoti dažādi jautājumi, kas nav vienkārši atrisināmi, un man arī gribētos, lai kaut kādas lietas kustās ātrāk uz priekšu, un man noteikti negribētos risināt regulāri, Rail Baltica problēmas. Tā kā manuprāt, ir citas valstis, kur, protams, šādas demisijas pieprasījumus nevar pieprasīt katru nedēļu, un tas tomēr kaut kur arī devalvē to demisijas pieprasījumu būtību. Ir noteikts kāds moratorijas citās valstīs, ja valdība ir izturējusi, tad viņai arī dod mandātu strādāt. Bet, es domāju, ka vienmēr es esmu atbildējis uz konstruktīvu kritiku, es arī ieklausos tajā, jo skaidrs, ka Rail Balticā gribētos, lai lēmumi ir savādāki, Air Balticā negribētos regulāri saskarties ar šiem jautājumiem, bet tas jau nav arī tīrs valdības darbs, ja es kavētu kādu lēmumu pieņemšanu, vai es kaut ko negribētu pieņemt. Es domāju, tad tā būtu arī tāda ļoti tieša kritika valdības vadītājas virzienā. Bet, manuprāt, arī visi šie grūtie lēmumi, kas ir bijuši, viņi mums nav maz. Tiešām šai valdībai, kā citai mani priekšgājēji premjeri, ir ticis gana daudz uz galda. Gan sastāvējušās Rail Baltica problēmas, kuras mēs esam izcēluši, gan Air Baltica risinājumi jāmeklē, arī dēļ zaļā kursa, jo cenas visās lidostās ceļās. Un, tas, es nezinu, var vainot valdību, bet zaļais kurs visā Eiropā tiek pamazām ieviests, benzīna cenas ceļās, mums ir viņš jārisina. Tāpat arī karš Ukrainā, var jau vainot valdību, ka tā situācija ir tāda, bet es domāju, man nav bail risināt lietas, es viņas risinu, un ja neizdosies kādā brīdī, jā, noteikti arī būs kādas kļūdas. Jūs risināt, bet vienlaikus ir lietas, kuras jūs gribētu, lai raitāk virzās priekš. Kuras ir tās lietas konkrēti? Es neslēpšu, ka pagājušajā gadā arī restarts daļai ir tāpēc, ka man neizdevās sagaidīt no iepriekšējā satiksmes ministra rezultātu tādu, kādu es vēlējos. Šobrīd man jāsaka, satiksmes ministrs gan ir atnesis to, ka Eiropas dzelzceļa līnijas integrējas dzelzceļā, to es biju prasījis jau pusotru gadu atpakaļ. Tāpat viņš ir spējis pielemt lēmumu par padomes un valdes nomaiņu. Šis ministrs ir labāks, es saprotu, bet tās lietas, kuras varbūt vēl ko jūs savai komandai gribat. Rail Baltica ir viens no tiem, bet arī jautājumi, kaut vai labklājības jomā, vai arī cilvēku kapitāla jomā, kā ministri spēja sastrādāties. Tie ir jautājumi, ja ministri spēja sastrādāties, tad viņi arī spēja lēmumus pieņemt. Ja viņi katrs paliek savos ierakumos, tad tie lēmumi neiet uz priekšu, un to redz visa sabiedrība. Un tad tā ir arī mana atbildība, un tad man ir jārīkojas. Par to moratoriju prasīt demisiju pēc demisijas varbūt jārosina šādas izmaiņas regulējumā? Tas noteikti būtu jārosina tad Saeimai. Diez vai tas būtu tad mans uzdevums, es domāju, tas nebūtu varbūt tā ētiski, bet Saeimai iespējams, pavērojot citu valstu praksi, būtu tāda diskusija jāizveic, jo es domāju, tas arī raida tādas signāls sabiedrībā, ja katru nedēļu to pieprasīt sevišķi pirms pašvaldību vēlēšanām.
Nu, tā bija pašvaldību vēlēšana akcija. Nu, es nevaru to nenoliegt. Lai pievērstu sev uzmanību, lai radītu ažiotāžu. Nu, tagad jau bija pēcvēlēšana. Nu, tagad bija, tāpēc es arī aizgāju. Bet vēlreiz, tad jums ir kolēģi saimā, jūs strādājat valdībā, bet jums ir frakcija saimā. Varbūt ir vērts ieteikt kolēģiem šādu ierosinājumu? Parunāsim. Tagad, lai deputāti aiziet Saimas Līgo svētku svinēšanā un mazliet atgūst telpu, bet iepriekš arī es negāju, jo mans frakcijas vadītājs arī skaidri to teica, viņš arī man bija aicinājis neiet un nepiedalīties šajā akcijā, tāds bija mūsu kopīgs arī koalīcijas lēmums. Bet jā, es domāju, ir vērts daudzas lietas arī pamācīties, paskatīties, kā dara citi, jo skaidrs, ka līdz šim tā nebija bijis, ka katru nedēļu prasa demisiju, nu tādā kā kampaņas veidā. Nu varbūt ir vērts arī atbildēt pozīcijai. Bet vēl viens jautājums no vakardienas sēdes bija likumprojekts, ko iesniedz opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā. Grozījumu satversmē, ka pastāv tikai 2 dzimumi, vīrietis un sieviete. Par grozījumu nodošanu komisijām balsoja arī koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Progresīvie jau ir izteikušies, ka viņi uzskata, ka zaļzemnieki līdz ar to ir pārkāpuši koalīcijas līgumu. Un tas pats Andris Šuvājevs aģentūrai Leta teica, ka tas ir jāuztver nopietni, bet vispirms ir jāuzklausa, kā premjera to plāno risināt. Nu, tad es jautāšu, kā jūs plānojat to risināt? Nu, mēs par šo jau bijām runājuši iepriekš ar Zaļo un Zemnieku savienību. Viņu deputātiem šis jautājums bija svarīgs tādējādi, ka viņi gribēja pozicionēties, ka viņi nav pret to. Un ļoti grūti reizēm publiski izskaidrot, ka tu neesi kaut kam pret, ja tev visu laiku noliek tādā konfrontācijā. Jo ja tev uzliek priekšlikumu galdā, ka satversmē ir tikai sieviete un vīrietis, un tev liek balsot, tad ja tu balso savādāk, tad tu esi pret to. Tātad Zaļo un Zemnieku savienība jau vērs uzmanību, ka viņi vēlas kaut kādā veidā pateikt, ka viņi nav pret to. Un es arī biju viņiem teikusi, ka kaut kādā brīdī, ja viņiem tas būs izšķiroši svarīgi, es neiebildīšu, ja viņi rīkosies. Tā kā es domāju, ka nekādu tādu viņu izslēgšanu no koalīcijas nesakos. Izslēgšana no koalīcijas būtu sarežģīta, būtu ar kādu jāizvieto, bet jā, var pozicionēties, ka tu neesi pret, var izņemt balsošanas kartes un nebalsot. Viņi tā jau bija darījuši iepriekš, un viņu vēlētāju vidū tas jebkurā gadījumā bija raisījis daudz jautājumus. Es saprotu, ka ZZS-am šajā, acīm redzot, ir ļoti atšķirīgs viedoklis no progresīviem. Tas ir normāli. Mēs jau neesam 3 vienādas partijas ar vienādu ideoloģiju. Pieņemsim, jaunā vienotība uzskatīja, ka tā ir tāda satversmes izmantošana savu populistisku mērķu sasniegšanai. Jo skaidrs, ka mēs zinām, kad ir sieviete un ir vīrietis, un kāpēc tas ir obligāti jāieraksta satversmē. Vakar jau izskanēja no tribīnas, tad ierakstam, ka saule lec no rīta un riet vakarā. Bet skaidrs, ka politiķi izmanto satversmi un Saimu savu ideoloģisku jautājumu risināšanai, savu uzmanības pievēršanai. Un līdz ar to mans nākamais jautājums tuvojās cik tuvojās? Nākamgad ir Saimas vēlēšanas, un ja Saimas tribīna regulāri tiek izmantota pastarpināti vai tieši aģitācijai vai sev uzmanības pievēršanai, kā jūs savaldīsiet to koalīciju pirms Saimas vēlēšanām? Labs jautājums par Saimu. Jo jā, man jāatzīst, ka pēdējā laikā Saimā arvien vairāk savādāk notiek diskusijas, kā varbūt mēs esam pieraduši. Protams, sociālie tīkli arī dara savu. Kādreiz Latvijas televīzija pārraidīja tiešraidi. Tagad katrs uzstājas rullīti. Arī Rosļikova izgājiens pirms pašvaldību vēlēšanām bija skaidrs, ka tas ir izgājiens plānots pirms vēlēšanām, sataisīti rullīši. Es domāju, ka jārunā, protams, arī ar Saimas priekšsēdētāju, kā viņi plāno vadīt sēdes, lai, protams, arī Saima, kas ir mūsu parlaments, vieta, kur mēs rādam arī mūsu sabiedrībai, kā mēs vadam šo valsti, nekļūst par tirgu. Tas ir tāds labs vēlējums. Jūs kaut kā runāsiet, saka Daiga Mieriņa, lai kā Saeimas priekšsēdētāji padomā, kā viņi tad vada sēdes. Bet jūs ar frakcijām no koalīcijas runāsiet, kolēģi, mēģinam būt ētiski, turam debašu to latiņu augstu. Jūs teiksiet to deputātiem vai atstājam uz viņu sirdsapziņas? Ziniet, kā
Es esmu valdības vadītāja, es neesmu saimnes vadītāja, tas ir Koalīcijas viens. vadītāji. Koalīcijā mēs vairāk runājam par saturu, par to, kādi jautājumi ir koalīcija atbalstām. Nav mēs katru pirmdienu pārnājam, mēs arī šo jautājumu par satversmi pārnājam un ZZS informēja, ka viņi plāno tā rīkoties. Tas jau nav pārsteigums. Tā kā mēs regulāri pārnājam jūtīgos jautājumus, risinam, kā mēs varam vienai un otrai partijai viņu vēlētājiem svarīgos jautājumus arī atrisināt, saprotot, ka koalīcijā bieži vien ideoloģiskos jautājumos tās viedokļi var atšķirties. Es kā koalīcijas vadītāja risinu satura jautājumus. Varbūt man jāatzīst, ka Saeimas tādus debašu stila jautājums tas īsti nav bijis manā dienas kārtībā. Labi, bet jūs esat arī vienotības vadībā, līdz ar to es jums tādu filozofiskāku jautājumu par Saeimas darbu pajautāšu. Edgars Rinkevičs, valsts prezidents, uzrunāja parlamentu arī vakar, un viņš teica, ka katru jaunu Saimu vēlētājiem ir cerības par atbildīgu politiku, bet bieži vien Saimas darba laikā šīs cerības pakāpeniski zūd, un tas notiek arī šajā parlamentā. Arī novērojot šādu tendenci? Es domāju, jāprasa Rinkevičam, ko viņš ar to varbūt tieši domāja, bet man jāsaka, ka es esmu gatava uzņemties pilnu atbildību par valdību, bet es domāju, ka Saeimā ir gan pozīcija, gan opozīcija. Un tas, laikam, arī ir tas atšķirīgais no valdības, jo valdībā ir tikai pozīcija. Kaut kur valdībā varbūt ir vieglāk noturēt kopējo telpu. Bet politika ir atbildīga mūsu valstī. Politika ir atbildīga, bet es saprotu, ka valdības vadītājs varētu mēģināt kaut kā ietekmēt Saeimas darbu, bet nevar. Mēs varam tikai pārunāt saturu. Jā, Silniņas kundze, mēs varam pārunāt saturu, bet es jums uzdodu šos jautājumus, jo jūs regulāri tiekaties ar koalīcijas frakcijām. Jūs esat parakstījuši arī koalīcijas līgumu. Jūs arī esat jaunās vienotības vadībā, kā partijā. Līdz ar to tie ir jautājumi, kas arī saistās ar politiku kopumā, tāpēc es jums tos arī uzdodu. Nē, es to saprotu. Un, kā es jau jums teicu, koalīcijā mēs cenšamies viens otru neaizskart mūsu iedzīvotājus. Esam pārunājuši, kā mēs varam arī šādos jūtīgos jautājumos tomēr atrast ētiskus risinājumus. Bet vēlreiz cenšos pateikt, man nav varas, pieņemsim, pār opozīcijas partijām. Un jebkurā gadījumā Rosļikova izgājiens ir tāds, man jāsaka, es esmu lepna par to, kā pieņemsim Zanda Kalniņa-Lukaševics, kas ir jaunās vienotības pārstāve, prezidijā reaģēja, pārtraucot šo brīdi un neļaujot turpināt viņam publiski paust krievu valodā tekstus. Tā kā, manuprāt, man ir sajūta, ka koalīcijas deputāti ietur šo tādu mūsu kopējo, varbūt tādu līniju. Bet, Saeima jau ir krāšņa. Tur ir arī opozīcija, un opozīcija jau izmanto arī šo konfrontāciju. Tāds ir politikas process. Reizēm viņš izskatās neglīts. Tas man jāatzīst. Nedaudz par pašvaldību vēlēšanām, ko es jau pieminēju. Es pieminēju daudz to Rosļikova kunga izgājienu parlamentā priekšvēlēšanu laikā, bet tas, ko es gribu pajautāt vēl par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem kopumā, ja mēs raugamies uz Rīgu, kur jaunajai vienotībai bija mērs pēdējā laikā pirms vēlēšanām, es par to sniegumu kopumā nav pārāk vaišs rezultāts mēra partijai, 4. vieta 12,9% iedzīvotāju balsu. Es domāju, ka jāatcerās, kā Vilnis Čirsis kļuva par mēru. Ne jau iepriekšējās vēlēšanās mēs uzvarējām. Tad, kad iepriekšējā koalīcija Rīgas domē sabruka, tad viņš uzņēmās vadību. Un jā, vienmēr gribētos labāku rezultātu. Katra partija grib vēlēšanās labāku rezultātu. Mēs arī kampaņojām un cerējām, ka tiešām visā Latvijā tas rezultāts būs gana labs, bet mums nav vilšanās, arī nav tāda sajūta, jo kopumā šobrīd koalīcija Rīgā ir izveidota. Es varu secināt, ka ir uzvarējuši valstiskās partijas, gan Nacionāla apvienība, gan Progresīvie, gan Jaunā vienotība, gan apvienotais saraksts ir spējuši vienoties par koalīciju. Un tā ir mana, tāda kā koalīcijas valdības vadītājas uzvara. Skatoties uz šo rezultātu, manuprāt, tas ir labs rezultāts visām šīm partijām. Vēl viens jautājums, kas aktualizējās par šīm pašvaldību vēlēšanām. Daudzi runāja par Rēzekni un Daugavpili, tiem rezultātiem. No politiķiem arī no jūsu partijas pārstāvja Ašarādena kunga Latvijas televīzijā izskanēja, ka tā Daugavpils tomēr ir tāda specifiska vieta. Bet mans jautājums, jaunā vienotība pat negāja ar savu piedāvājumu Daugavpilī. Jūs prāt, nav, ja jūs runājat par valstiskumu, atbildīgumu, svarīgi arī piedāvāt savu redzējumu iedzīvotājiem?
pirms mēs sākam runāt par to, ko tad viņi izvēlās, kāpēc un visiem šiem jautājumiem. Redziet, es kā valdības vadītāja biju aicinājusi tiešām arī Latgali īpaši uzturēt tādu aktuālu. Tas mans aicinājums patiešām bija nopietns. Vismaz vienam no valdības ministriem būt katru mēnesi Latgalē, un tas strādāja. Tās tikšanās ar iedzīvotājiem, daudz jautājumu, kas Latgalē bija svarīgi. Mēs tiešām arī no valdībā skatījām un tādā varbūt daudz tiešākā sajūtā varējām risināt. Pieņēmām austrumu pierobežas plānu, iekļāvām arī Alūksni ekonomiskajā zonā, lai varētu attīstīt ekonomiku. Bet kaut kā tajā politikā skaidrs, ka mēs jau mērījām arī to, vai mums ir izredzes vai nav izredzes šajās vēlēšanās iegūt kādas balsis. Un tāpat neizdevās izveidot gana spēcīgu komandu Vienotības partijai tieši Daugavpilī. Bet izdevās Rezeknes novadā, izdevās citās. Jā, mēs arī apvienojāmies tātad arī ar citām partijām, vērtējot to, ka ir svarīgs tas latviskais vēlētājs, kas tur ir jāuzrunā. Bet savu secinājumu ir jāizdara. Vēlēšanas Daugavpilī ir notikušas. Es domāju, tas jautājums par krievu valodu, viņš ir tur, viņš ir karsts. Un jādomā, ko mēs darām ar šo visu tālāk, jo skaidrs, ka jaunā Vienotība nepiedāvās noteikti vēlētājiem atvērt krievu valodas diskusiju, bet ir jādomā, kāpēc tas rezultāts tāds tur bija, un noteikti jau šodien jāsāk gatavot komanda. Un tieši par to gribēju jautāt, tad jūs, tas būs viens no jūsu uzstādījumiem, jo jūsu politiskajam spēkam ir spēcīgi līderi arī Daugavpilī, un lai jūs sāktu jau šodien varbūt strādāt uz kampaņu, jo atnāk tādu mēnesi pirms vēlēšanām un uzrunāt, tas noteikti nestrādās. Redziet, politikā jau arī daudz visādi iekšējie procesi, un cilvēki, tie, kas kampaņo, vērtē, kuri viņiem ir kādas izredzes, kur viņiem nav. Ar varu nevienu nepierunās kampaņot, bet es domāju, uz Saeimas vēlēšanām gan. Mēs jau tagad domājam par to, kā pārstāvēt Latgali. Mums ir arī Latgales deputāti Saeimā, un viņiem ļoti sāp sirds par Latgali. Un līdz ar to mums pat ir diskusijas reizēm, kur mēs viņiem sakam, arī Kurzemē, protams, jau tās problēmas reizēm ir ļoti līdzīgas, bet kaut kā tā Latgale ar to pierobežu sajūtu, protams, ir mums visiem, jau šodien jādomā, arī Vienotība šobrīd noteikti domā, kas būs tā mūsu komanda, kas varēs uzrunāt cilvēkus Latgalē, parādot, ko mēs darām drošībai. Nevēl tā austrumu pierobeža būs noteikti arī viena no aktuālajām tēmām. Vai jūs turpināsiet būt Vienotības premjera kandidāti Saeimas vēlēšanās? Es domāju, tas ir vēl šobrīd pāragrs jautājums, mēs neesam to vēl lēmuši. Bet jūs gribētu? Man grūti šobrīd atbildēt. Es domāju, ka ir jāizdara tie darbi, kas man vēl priekšā, jāpieņem šis budžets, un tad varēsim atgriezties pie šīs diskusijas. Ja mēs runājam par vēlēšanām, mums ir jautājums arī no skatītājiem. Jūs pieminējat moratoriju par demisijas pieprasījumiem. Tur ir cits jautājums, vai vajadzētu noteikt ierobežojumiem. Ierobežojums, ka ievēlētiem politiķiem ir pienākums nostrādāt pilnu termiņu pirms kandidēt nākamajās vēlēšanās, jo tur tika pieminēts, ka daži kandidē gan Saeimā, gan Eiropas parlamentā, gan pašvaldībās. Tagad mēs esam tādā 3 gadu vēlēšanu ciklā, un mēs redzam politiķus ar šādu darbu. Vajadzētu kādus ierobežojumus uz to, ka nostrādājam pilnu termiņu? Tāda demokrātijas diskusija, un skaidrs, ka tas, ko mēs ļoti... Tur tādi divi aspekti. No vienas puses mēs ļoti gribam ierobežot politiķus. Politiķiem ir ļoti daudz ierobežojumu, ieņemt amatus, pēc tam nekandidēt nekādās publiskās pārvaldes institūcijās. No otras puses mums trūkst politiķu. Un tad mēs brīnamies, kāpēc viņi trūkst, jo šobrīd politiķim nav viegls arī darbs. Tevi var sociālos tīklos jebkurš komentēt, par tevi var izteikt viedokli, un ir jābūt arī gatavam tam visam saskarties ar to visu un pārstāvēt to sabiedrības grupu, tās intereses, kāpēc tu vispār esi politikā, būt pārliecinātam par to. Tāpēc es domāju, ar ierobežojumiem noteikti vajadzīga diskusija, es neiebilstu par to, jo man arī negribētos varbūt, lai to administratīvo resursu izmanto, kad tu esi gan tur, bet man šobrīd grūti pateikt, vai tas ierobežojums strādātu. Ja? Bet jūs pieminējat par to, ka politiķim būt ir grūti. Ja mēs klausamies darba devējus, viņi bieži saka, ka trūkst darba roku. Jūs sakat, ka arī politikā trūkst kārtīgu, labu politiķu? Protams. Es domāju, ka arī mums trūkst, jo
Tā vide, kurā politiķim šodien ir jāstrādā, viņa nav tāda vienkārša, uzrunājot arī reizēm runājot ar privātā sektora cilvēkiem, ļoti bieži man saka, es tev neapskaužu, kā tu to vari izturēt. Es nekad negribētu būt tajā vietā. Bet katram mums ir arī savs aicinājums. Ir cilvēki, kuriem ir tas iekšēji aicinājums palīdzēt citiem. Viņš nevar būt vienaldzīgs. Un es domāju, tiem cilvēkiem politikā ir vieta. Bet biedē tas, ka tevi var nozākāt sociālos tīklos par lietām, kuras tu neesi darījis. Un es domāju, tas ir tikai saprotami, mēs jau visi esam cilvēki. Bet, ja jūs teicāt, ka vēl jādomā par to, kas ir jaunās vienotības premjera kandidāts un vai jūs gribat, bet jūs redzat savā komandā cilvēkus, kuri varētu būt labi premjera kandidāti no vienotības vēl? Mēs vispār... Tā kā vienotība esam vairāk kā 2000 biedru, diezgan liela organizācija, un pagājušajās vēlēšanās vienojamies, ka ļoti strādāsim uz mūsu jauniešiem, uz jauno paudzi. Un ka, ja jūs redzat, mums arī Saeimā ir diezgan daudz jaunienākušu cilvēku. Tā kā es domāju, ka potenciāls ir, noteikti jāturpina darbs jau pie nākamā līmeņa līderu sagatavošanas. Šobrīd mums 7 līderi ir valdībā. Tā kā noteikti kāds no visiem šiem cilvēkiem, arī no Saeimas frakcijas, varbūt arī no reģioniem, noteikti būtu gatavojums uz kādu no nākamajām arī premjera amatu kandidātu listēm. Bet tas nozīmē ne uz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Es jau teicu, tā ir pāragra diskusija, jebkurā gadījumā līderiem ir jābūt, veselīgai konkurencei ir jābūt, tā tikai atnes labāku rezultātu un redz arī organizācijā, kurā vairāk kā 2000 cilvēki, ir tikai normāli, kad ir vairāk līderi. Daudz runāt šajās nedēļās pēc pašvaldību vēlēšanām arī par tām visām ķibelēm un problēmām, kas bija ar balsu skaitīšanu. Es negribu atkārtoties, daudzi kolēģi jau iztirzēja šos jautājumus. Man jums ir jautājums, kā tagad atgūt vēlētāju uzticību vēlēšanu procesam, vai tā netika iedragāta? Ziniet, ja godīgi, es vēlreiz gribu teikt, lielu paldies visiem, kas gāja vēlēt, jo aktivitāte bija liela. Tas nozīmē, ka cilvēkiem patiesībā nav viena alga. Arī rezultāti liecina, viņi nav viennozīmīgi. Un arī Rosļikova izgājiens pirms Saeimas vēlēšanām, manuprāt, samobilizēja kādu vēlētāju daļu. Tāpēc es domāju, ka vienā sabiedrības daļā ir šis jautājums, kas tur notika. Tāpēc man ir svarīgi noskaidrot, kas notika, arī no šīs tehnisko ķibeļu viedokļa. Ir labi, manuprāt, ka ir skaidri šobrīd pateikts, ka gan Centrālā vēlēšana komisija, arī varam ministru uzņēmās atbildība, arī VDA šobrīd notiek pārbaude, ka šajā līmenī ir šī atbildība pieprasīta, bet arī, kā es neslēpju, arī no uzņēmumiem jāpaprasa šī atbildība. Un skaidri jāsaprot, kas samaksās par šīm ķibelēm. Arī tīri finansiālā izteiksmē. Un tad, manuprāt, ja tā visa ķēde ir atšķetināta, es domāju, tas arī varētu atjaunot vēlētājiem šo uzticību, ka mēs neatstājam šo jautājumu kaut kur piepakārtu gaisā. Tas ir arī mans uzstādījums jaunajam varam ministram. Viņš jau vakar bija ķēries pie šo visas informācijas pieprasīšanas, un es domāju, ka mēs noteikti arī publiskosim sabiedrībā, kas tad bija tā vaina un kā mēs to novērsīsim. Tas arī varētu atjaunot vēlētāju uzticību. Tā politiskā atbildība un amatpersonu atbildība lielā mērā ir noslēgts jautājums ar tām atkāpšanās gadījumiem, bet tā finansiāla atbildība arī sekos, jūsuprāt. To varēs īstenot. Es domāju, ka tā ir jāseko. Es uzskatu, ka ja tur ir līgumsodi par neizpildi un ir jākonstatē, vai tad ir jānovērš šie trūkumi uz sava rēķina, vai ir jāsamaksā sods, bet es domāju, ka tas ir jāpieprasa. Valstī ir jācīnās par savām tiesībām. Labi, ar šo mēs tādu filozofiskāku sadaļu noslēgsim un sāksim runāt tieši jau par valdības darbu, kas notiek Latvijā. Bija intervija ar prezidentu Edguru Rinkeviču, un tur tika citēta aptaujas dati par to, vai šai valdībai ir jāturpina strādāt, vai valdība jāmaina. Ja mēs redzam 26,8 saka, kā ar izmaiņām, vai jebkurā gadījumā, bet šai valdībai jāturpina strādāt, 47% saka, ka jaunā valdība būtu jāveido un tas jādara citai koalīcijai. Ko jūs varat teikt par šo novērtējumu? Jaunā vienotība 26 deputāti Saeimā. Tur arī noteikti varētu teikt kaut kādas korelācijas ir, bet, protams, mums ir koalīcijā vairāk partiju pārstāvji.
Es domāju, ka neviena valdība nekad nav bijusi īpaši populāra tajā brīdī, kad viņi pieņem nepopulārus lēmumus. Jāgaida nākamās vēlēšanas. Bet tas, ka valdībai ir jāuzņem daudz kritikas, tā arī ir daļa no patiesības. Jātiek cauri lēmumiem, kurus mēs nevaram izvēlēties nerisināt. Jāceļ gaismā gan Rail Baltica neizdarības, gan jautājumi, kas ir sarežģīti. Tātad būvnieka dēļ, pieņemsim, apstājās būvniecība vienā no veselības korpusiem. Valdībai jārisina, un mēs to darām. Mums jārod finansējums šobrīd NATO spējām. Grūts lēmums. Vai mēs varam to nedarīt? Nevaram. Vai cilvēki neizvēlētos varbūt tā vietā finansēt veselību vai izglītību? Noteikti izvēlētos. Bet ja mēs to nedarīsim, ja mēs nefinansēsim mūsu NATO spējas, nenodrošināsim drošību Latvijā, vai mēs varam gaidīt uz jauniem investoriem? Diez vai. Tāpēc es domāju, valdībai ir grūti lēmumi, bet mēs viņus risinām. Un manuprāt, slikti būs tad, ja mēs neko nedarīsim. Pieņemtu tikai populārus lēmumus. Tad, manuprāt, tas būtu pavisam slikti. Un ja es redzētu, ka koalīcija kļūst tāda, kas nav gatava grūtiem lēmumiem, tad gan es teiktu, ka šai valdībai. Labi, bet par valdības komandu pēc pārmaiņām, uzrāvienu, restartu, kā mēs to saucam, tagad komanda ir optimāla un jūs varat tikai slavēt savus ministrus. Ko nozīmē slavēt? Vai jūs pati no rīta sev vienmēr slavēt? Es domāju, mums katram ir brīži, kur mēs sev nespējam piedot vai uzdodam jautājumus, ko mēs varam izdarīt vēl labāk. Es domāju, ka tas... Personālajā maiņa ir atmaksājusies. Jā, viennozīmīgi. Par personālajām es gribu uzdot vēl vienu citu jautājumu. Jums ir jauni ministri. Tagad kopš tiesību sarga Jura Jansona atlaišanas, respektīvi, ir daudz jautājumu par alkoholu lietošanu aktualizējās. Mēs dzirdējām, ko viņš teica, ka varbūt tad visas amatpersonas jāpārbauda. Tas tika jautāts arī Daigai Mieriņai. Jūs jau komentējat šo viņas izteikumu, bet vēlreiz gribu parādīt to citātu, ko viņa teica, vai Saeimas deputāti izturētu pārbaudas. Ja tāds būtu, vai jums ir pārliecība, ka visi Saeimas deputāti tās izturētu? Droši vien, ka nē. Un ko mums tagad secināt no šīs atbildes? To arī secināt. Turpat šodienas jautājumā jums jau rādīja šo fragmentu, jūs jau komentējāt uz jautājumu, vai valdība to izturēt tās pārbaudas, un jūs teicāt, ka ir svarīgi, ka katra amatpersona uzņemās atbildību, arī valdībā ir svarīgi, lai cilvēki, kuri nespēja pildīt pienākumus, tos nepildītu. Valdībā ir nomainījušies 5 ministri. Siliņas kundze, es jums gribu tad pajautāt, vai kāds no ministriem mainīts alkohola problēmu dēļ? Es domāju, ka es tāpat noteikti neatbildēšu uz šo jautājumu, jo es neesmu ne ārsts, ne speciālists, bet es nomainu ministrus tad, ja es redzu, ka viņi nav gan atbilstoši pildīt kādu no saviem pienākumiem. Vai tas ir alkohols vai viņu nevēlēšanās nodoties savam darbam pilnībā, tas varētu būt labs iemesls, lai es nomainītu ministru. Tā kā, es domāju, ka tas arī ir atbilstoši. Respektīvi, no jūsu atbildes es secinu, ka lielā mērā jūs sakat, ka jā, tas bija viens no iemesliem. Es domāju, ka ēterā iztirzāt to noteikti nebūtu ētiski, bet es tikai varu pateikt, ka man ir svarīgi, lai visi ministri, kas strādā, dara to maksimāli uz 100%. Atgriežoties pie Daigas Mieriņas izteikuma, skaidrs, ka jūs atbildat par valdības darbu, bet jūs novērojāt to, ka kāds no deputātiem varbūt viņam ir grūtības pildīt pienākumu atkarību dēļ, vai par to tad jūs celtu trauksmi? Par deputātiem man grūti spriest, es viņus ikdienā neredzu. Tur ir veseli 100 deputāti, un es paļaujos uz Daigas Mieriņas tiešām arī teikto, bet, cilvēkiem jau katram ir kaut kādas slimības, un atkarības ir ļoti draņķīgas lietas, tā es varētu teikt. Un bieži vien cilvēki jau paši neatzīst, ka viņas ir. Tāpēc, manuprāt, arī mans uzdevums būtu palīdzēt tādam cilvēkam, ja viņš būtu tādā atkarību gūstā, nonākt pie tā secinājuma un atbildēt sev, vai viņš var pildīt savus pienākumus vai nē. Un kopumā man jāsaka, ka šobrīd valdībā man nav par to bažu, noteikti nē,
Bet, ja es redzētu, ka cilvēks vienkārši nevar pildīt pienākumus, tad, protams, viņam būtu jāiet. Tieši tā, bieži vien tā ir arī līdzcilvēku galvenokārt atbildība pamanīt un palīdzēt. Cerēsim, ka Daigas Mieriņas izteikums raisīs tiem cilvēkiem varbūt neklusēt un meklēt risinājumus, jo tiešām tā problēma ir, kā viņi saka. Bet turpinot par valdības darbu un izrāvienu. Paskatāmies to plānu 4x4, ko jūs piedāvājat. Mēs varam atgādināt arī skatītājiem uz ekrāna. Kā sokas Siliņas kundze, jūs vērtējat, ka labi virzās tie darbi? Jā, mākslīgā intelekta centrs sācis darbu. Lijā piesaistīto investīciju apjoms palielinājies. Ārvalstu investoru padomu šogad novērtējas, ka no 1,9 investoru uzticība pieaugus līdz 3,0. Tāds nav bijis ļoti sen, tā kā es uzskatu, ka tas ir tiešām gan Lijā pašu iekšējo pārmaiņu rezultātā, gan arī tas, ka mēs esam ļoti daudz lēmumus pieņēmuši. Arī es vadu lielo investīciju padomi, kur mēs daudzus projektus virzām zaļā koridora ietekmē. Ir pieņemts zaļais koridors. Tātad ir atvērts, ir krājiesdevuma likums un regulējums pieņemts. Krīzes vadības centrs pieņemts 1. jūlijā sāk darbu. Te arī jāņem vērā, ka te ir vairāki ceturkšņi. Esam tātad iedevuši finansējumu, esam atzīmējuši patvērtnes, tātad 20 miljonu finansējums ir arī vietām, kur varēs patvērties, jau tādām nopietnākām, bet ir arī zīmes vienkāršākām vietām, kur patvērties. Nākamajā gadā aizsardzības spējas stiprināšanai pēc mūsu lēmuma par kaujas mašīnām un 500 papildus karavīriem profesionālam dienestam IKP būs jau 4,35. Militārai ražošanai ir ievies zaļais koridors. Novērtējot, jūs sakat, viss virzās termiņos, plāns tiek pildīts un tā arī turpinam. Ziniet kā, mēs pildam. Tas, kas man ir svarīgi, lai cilvēki, kuriem ir uzdevums tālāk īstenot šo, arī saprot, cik tas ir svarīgi. Un tas ir mans izaicinājums, lai līdz katrai institūcijai, līdz katram cilvēkam nonāk tā apziņa, ka viņam ir arī jāizdara viss, kas ir viņa spēkos. Jo valdības vadītājs ir viens, ministri ir atbilstoši vēl vairāki, bet skaidrs, ka, pieņemsim, mākslīgā intelekta centrs Latvijā to jau īstenos tie cilvēki, privātais, publiskais sektors. Kā viņiem ar to ies? Respektīvi, ne tikai sākt to darbu, bet tas arī turpinātu efektīvi strādāt. Mums Latvijā tas ir vislielākais izaicinājums īstenošanā. Ja? Īstenošanā. Tur liela sadaļa tajā plānā ir birokrātijas mazināšanā. Daudz par to runāts. Jā. Tas cipar 25%, tas ir labs jautājums, kā jūs to skaitīsiet, bet bija arī darba grupa, kas izstrādāja tos priekšlikumus. Viena no. Tā bija tikai viena no. Bet es gribu parādīt, mēs ar to darbu grupu šeit runājām, un tas iespējas, kas dalībniekiem bija radies, vismaz no vairākiem, tas izskanēja, ka tas ir tāds mēģinājums no politiķiem pārlikt atbildību uz šiem cilvēkiem. Ko jūs varat teikt, kā jūs komentētu šo? Tātad, pirmkārt, tā bija tikai viena no grupām, kurā papildus tam, ko mēs jau daram, un daram diezgan daudz, un jāatzīst, es tagad, skatoties atpakaļ, bija gan drosmīgi pasakot, ka mēs apkarosim birokrātiju, jo iespējams vajadzēja izskaidrot, kā es redzu, kas ir pirmie virzieni, kas jādara. Skaidrs, ka visu birokrātiju, kas valstī ir, nav iespējams apkarot vienā valdības vadītāja mūžā, bet mans mērķis bija uzlikt uz to, lai spējas konkurēt Latvijai kā valstī vairojās, lai mūs piesaistās investīcija un mūsu uzņēmēji var attīstīties. Tāpēc mēs sākām ar būvniecību, būvniecības likums ir pieņemts, vides uz ietekmi novērtējums ir Saeimā, tātad tie jautājumi virzās uz priekšu, ir integrēts Tieslietu ministrijas un ekonomikas ministrijas sistēmas, kurā var privātmājas pieteikt, un tad bija skaidrs, ka cilvēkiem rodas sajūta, bet te vēl ir birokrātija. Un mēs izveidojam šo paplašināto platformu, es viņu tā nosaucu darba grupu, kurā varēja nākt gan nevaldības organizācijas, gan darbdevējiem pateikt, kas viņiem ir svarīgi. Jo, pieņemsim, mamām un tētiem organizācija teica, ka viņiem ir svarīgi, lai slimības lapām un bērniem uz skolu nebūtu tik daudz zīmes jānes. Bet iespējams man kā valdības vadītājai no konkurētspējas aspekta skatoties, tas nebija manā pirmajā prioritāšu sarakstā, bet redziet, nevaldības organizācijām tas bija svarīgi. Tas no viņu teksta bija, ka viņi tā kā starmašos izlikti, ka tūlīt viņi nāks un apkaros birokrātiju, un tas ir tāds veids, kā pārlikt to atbildību. Tad jūs tam nepiekrītat? Nē, es tam nepiekrītu. Es domāju, ka viņi varbūt nebija gaidījuši, un arī es nebiju gaidījis, ka būs tik liela mēdīju uzmanība tieši šai darba grupai.
un kaut kā visi uztvēra, ka tā ir vienīgā darba grupa, kas tagad strādās ar birokrātiju, kas absolūti tā nebija. Jo viņiem jau nebija tie visi grūtie jautājumi, kā es teicu, gan par vides uz ietekmi novērtējumu, gan militārā industrija, tos visus jautājumus tāpat mēs lemjam valdībā. Bet šī bija platforma, kurā var sanākt kopā, apspriesties kopā un sabiedrība kopā, kā vienmēr tas tiek prasīts, sabiedrība kopā ar publisko pārvaldu var izlemt, ko mēs gribam darīt. Un, manuprāt, redziet, tas bija tāds mans gan drosmīgs mēģinājums arī ļaut tam notikt. Bet tur bija arī 21 priekšlikums. 11 no priekšlikumiem termiņš 30. jūnijas bija noteikts, bet visus 11 jau nepaspēs apstiprināt līdz 30. jūnijām. Man grūti tagad spriest par visiem no viņiem, bet viena daļa jau bija izdarāma arī bez grozījumiem Saeimā. Viena daļa ir izdarāma vienkārši iestādēm pašām, izmainot kārtību, kādā viņi strādā. Tā kā es domāju, ka viena daļa arī būs aizvirzīsies uz priekšu noteikti. Uzņēmēji toreiz teica, ka tas ir tests valdībai un politiķiem, ja viņi spēj pieņemt šīs izmaiņas, tas tā kā sākuma tests, un tad strādājam tālāk. Tad jūs sakat, šis tests, neskatoties, ka varbūt kaut kas vēl nav pieņemts, tas tests ir nokārtots. Es neatbildēšu tagad par visiem 11, ja specifiski es neesmu paskatījusies uz tiem tieši. Es varu atbildēt par visiem šiem, ko es biju uzlikusi, kā mēs ar viņiem ejam uz priekšu, bet daļa no tā ir iestāžu iekšējās organizācijas kārtība. Tā kā es domāju, ka tas jāatbild arī uzņēmējiem, kā viņi redz šo testu, ja, jo manuprāt, arī viņiem tā bija unikāla iespēja patiešo runāt ar valdību, ar pārstāvjiem no valdības un pateikt, kā viņi redz, ko viņiem vajag. Jā, drosmīgi, jā, es riskēju ar to, ka es nonākšu krustugunīs, bet, manuprāt, ja mēs tā nedarīsim, mēs nevarēsim arī sabiedrību sadzirdēt. Es domāju, ka noteikti daļa no tā testa ir nokārtot. Vai ideāli? Noteikti jau, ka nē. Noteikti Jūs sakat, ka tā bija viena no rīcības grupām, tad tas mērķis 25% birokrātijas mazināšanas līdz gada beigām būs sasniegts. Iesim uz priekšu. Mēs jau to darām kopā arī ar Eiropas komisiju, kur iet šie omnibusi, un arī tur ir noteikts 25% mērķis gan ilgākā termiņā, bet tur ir arī ceturkšņi. Un mēs gaidām tagad šajā ceturksnī, manuprāt, ko visi ļoti grib redzēt publisko iepirkumu likumu un fondu noteikumu izmaiņas. Un tās, manuprāt, būs liels atspējas. Vai pilnīgi visa birokrātija mazināsies? 25% apmērā varēsim mērīt. Tad. Paskatīsimies arī, kā mēs to mērīsim, bet ja mēs runājam par darba devējiem, viņam bija arī cita pretenzija. Pavisam tikko Bitus kungs, LDDK vadītājs, tad publiskoja, kā tiek pārceltas tikšanās izdevumu, kur tiek meklētas iespējas mazināt izdevumus. Jūs jau teicāt, ka ministriem ir jāsaņemās plānojot tikšanās, tad tās termiņš arī ir jūnijas, kad ir jāatrod tās iespējas, kā mēs mazināsim. Jums ir pārliecība, ka tas tiek godprātīgi darīts? Ministriem jāsaņemās. Nopietni. Šodien ir 20. jūnijas. Es zinu, ka tiekās no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un kopumā vēlreiz es varu arī atvainoties par to, ka tās tikšanās bija pārceltas. Man tiešām ļoti tas sarūktina. Tāpēc, ka es arī esmu minējis, ka mēs pieņemsim nacionālās trīspusējās padomas sēdes, kur ir ļoti daudz iesaistīto dalībnieku, esam salikuši pa konkrētiem termiņiem, lai nebūtu šī pārlikšana, jo, protams, kalendāri visiem ir karsti. Bet, jā, es sagaidu vismaz pirmo nodevumu jūnija beigās. Mēs arī ar koalīcijas partneriem ik pa laikam pārunājam. Nevēlt es arī izgāju ar šo ziņu par algu iesaldēšanu, lai raidītu skaidru signālu, ka mums ir ļoti nopietni jāpieiet šiem procesam un atkāpju nebūs. Es prasīšu rezultātu. Atkāpju nebūs. 150 ir minimālie griesti šogad, 3 gados 450. Tad kādi no ministriem Jāņa brīvdienās nesvinēs, ja tie termiņi ir jūnija beigās? Viņiem ir vēl laiks. Nav tik daudz, ņemot vērā, cik garas brīvdienas priekšā, bet jūs pieminējat algu samazinājumu. Jūs te aicinājāt koalīciju lemt par algu iesaldēšanu ministriem un citām valsts augstākajām amatpersonām. Šīs bija diskusijas tāds jautājums jau
iepriekšējo budžetu veidojot, un toreiz tie argumenti no koalīcijas, kāpēc tas netika iesaldētas algas, bija tāds, ka pavisam iesaldēt mēneša algas, nepalielinot ne par 1% punktu saspringtā budžeta situācijā, turpmākajos gados var rasties situācija, ka deputātu mēneša algas var palielināties ļoti krasi. To teica gan parlamenta priekšsēdētāji, gan citi koalīcijas partneri izmantoja šo argumentu. Tad, ja mēs raugamies, ka mēs varam to izdarīt šogad, tad principā arī pagājušajā gadā tas arguments nebija leģitīms. Es nevaru komentēt par pagājušo gadu, jo es jau pagājušā gadā šo diskusiju faktiski uzsāku, un arī šogad viņu turpināšu. Bet šogad man ir pārliecība, ka arī noteikti visi saprot, cik nopietna ir tā situācija, un atkāpju nebūs. Bet tad pagājušajā gadā tā bija vienkārši tāda politiķu atrunāšanās? Man grūti komentēt pagājušā gada komentārus. Diez vai jūs manu komentāru tādu tur atradīsiet. Jo tie ir jūsu partneri. Tie ir mani partneri, un viņi tā domāja noteikti pagājušajā gadā, bet es ļoti ceru, ka šī diskusija šogad būs savādāka, jo viennozīmīgi es pieturēšos pie tā uzstādījuma, ka algas nevar augt, un viņas ir jāiesaldē. Skaidrs, ka tas arguments jau nepazūd, kad kādreiz viņas būs jāatsaldē, un tad tas kāpums varētu būt. Bet es negribu to tagad iztirzāt, jo, manuprāt, šajā brīdī tas nav tas aktuālākais jautājums. Mēs paskatīsimies, kā tad, piemēram, Saeimas deputāti šo lems un balsos. Paskatīsimies tad to rezultātu, bet jūs uzskatāt, ka vajadzēja jau nākamgad? Varēja jau es atvainojos nevis nākamgad, bet pagājušajā gadā to izdarīt. Jā. Runājot par budžetu, jūs arī minat izdevumu pārskatīšanu, drošībai vajadzīga nauda daudz, mēs runājam par demogrāfiju, tā ir viena no prioritātām, kam ir jānovirza līdzekļus, bet jūs varat nosaukt kaut kādas idejas nākamajam gadam, kas tiks īstenotas, lai risinātu problēmas demogrāfijas jomā? Vai vēl tas ir diskusija? Mātes un bērna veselības atbalsts. Es esmu jau minējis, ka mums būs jāpalielina bērnā kopšanas pabalsts. Tas ir jādara pakāpeniski, uzreiz vienā gadā diez vai to varēs visu izdarīt, bet ir skaidrs, ka ļoti sen bērnā arī piedzimšanas pabalsts nav mainīts. Protams, jābalansē, ko mēs varam izdarīt pakāpeniski ceļot šo pabalstu, jo, manuprāt, tas arī būtu tāds skaidrs signāls gan tas, kas palīdzētu vientuļajām mamām, gan arī, kur ir pilnās ģimenes. Un, skaidrs, ka gribētos vienmēr palīdzēt vairāk. Tāpat mēs tikko pieņēmām atbalstu audžu ģimenēm, jo arī tas ārpus ģimenes aprūpe ir ārkārtīgi svarīgi, arī tā tur ir iekšā. Kur mēs dabūsim finansējumu, noteikti būs jautājums. Tas arī ir šī ietaupījuma stāsts, jo demogrāfija ir arī skolu programma. Tāpēc, ka ja mums nebūs programma skolā, ja viņa nebūs pielāgota mūsdienu vajadzībām, arī tad tā demogrāfija nevarēs uzlaboties, jo mums jāatcerās, ka mēs nevaram domāt tikai par tiem bērniem, kuri mums vēl nav. Mums pazūd arī bērni, kuri mums jau ir. Tāpēc ārpusģimeņu aprūpe, arī tas, ko mēs pieņēmām valdībā šajā nedēļā, kā šķirot laulību pie notāra būs notariāls akts un nevarēs atstāt bērnu jautājumu kaut kur tiesai kādreiz lemt, bet jau varēs abi pāri, tātad pāris varēs vienoties jau pie notāra. Man ir ļoti svarīgi jautājumi, tāpēc, ka es pastrādāju kādu laiku arī labklājības ministrijā, kā labklājības ministre, un man ļoti sāpina tas, ko es redzu, kā bērnu jautājumi, cik smagnēji viņi risinās. Un patiesībā mēs kā sabiedrība diezgan traki pret viņiem attiecamies. Turpat nav tik daudz politikas jautājums, kā tas, kā pati sabiedrība risina šos bērnu jautājumus, vai pareizāk sakot, nerisina. Tāpēc es regulāri bērnu jautājumus un arī vardarbības jautājumus turu ļoti augstus. Un, diemžēl man jāsaka, ka esmu panākusi rezultātu elektroniskajām aprocēm varmākām, bet tā arī ir daļa no demogrāfijas. Ja mums nebūs ģimenes, kurās mamma un bērns un, arī kaut vai otra puse jūtās droši, vai mēs varam runāt par demogrāfiju? Jo demogrāfija nav tikai piedzimšanas pabalsts vai pabalsti. Demogrāfija ietver diezgan lielu pasākumu kompleksu, tāpēc arī mēs demogrāfijas lietu padomē, kas būs jūlijas sākumā, skatīsim plašāku plānu, kas ietver arī tādus plašākus pasākumus. Arī īres
īres mājokļi. Jaunajām ģimenēm ir vajadzīgi īres mājokļi, šobrīd to programma reģionos, viņi ļoti labi pildās. Man jāsaka paldies ekonomikas ministram, kas to spēja pavirzīt, bet mums ir vēl lielāka programma ar Eiropas Investīciju banku, lai vēl vairāk būtu šādu mājokļu. Tur jautājums tiešām klāsts diezgan plašs. Redzēsim, kā tas tad, mēs zinām, ka mums ir atbildība dalīta, tad dažkārt smagnēji lietas virzās, bet cerams, ka šīs nebūs tas gadījums. Bet kopumā par izdevumiem un budžetu. Tad Finanšu ministrija aicina ministrijas neiesniegt prioritāros pasākumus, kam parasti tiek papildu finansējums, jo tiem nav naudas. Tad par demogrāfiju mēs vēl varam domāt, uz tā ietaupījuma rēķina, drošība ir prioritāte. Kas būs jāiesina, Sīliņas kundze? Kur mēs meklēsim vēl naudu? Ir kaut kādi, izņemot tās ministriju budžetu pārskatīšanu, ir kaut kādas vēl lielas idejas? Kur vēl izsināt? Jā. Iestāžu apvienošana, administratīvā resursa ietaupīšana, funkcija, varbūt atsakoties arī no kādām funkcijām. Un man gribētos teikt, mēs visu kontrolējam, šausmīgi visu sodam, kontrolējam. Es teiktu, ka ir arī jāpārskata kontrolējošo institūciju apvienošana. Mums ir daudz dažādas inspekcijas, un mēs varam šos administratīvos resursus apvienojot, arī kaut ko digitalizējot, arī ļaujot cilvēkiem pašdeklarēties, panākt ietaupījumu. Jo cilvēks tracina tās sodu sistēmu, es zinu, arī fotoradaru sodi, protams, ir tie, kas tracina cilvēkus, bet es domāju, ka noteikti uz administratīvo resursu, uz iestāžu apvienošanu, grāmatvedības datu centralizēšanu, finanšu resursu centralizēšanu, digitalizēšanu var ietaupīt resursus. Tā es to redzu. Iestāžu apvienošana ir kāda ideja, ar ko jūs varētu tagad nākt klājā? Ko jūs gribētu apvienot? Es negribu bez ministru tādas izrunāšanas šobrīd ar tām idejām nākt. Es zinu, ka ministri man ir teikuši arī ministrijās, kur viņi redz, kur viņi kādas iestādes varētu pat likvidēt un atstāt šīs funkcijas pildīt citām iestādēm, tā kā tās idejas ir. Un tas, kas notiek, protams, arī ministri šobrīd iziet cauri tādam procesam kopā ar saviem valsts sekretāriem, ar ministrijām, tiešām sēžot pie idejām un meklējot risinājumus, jo 150 miljoni jau nav 3 gados, tie ir 450, tas nozīmē 150 miljonus, kas ir papildus jau tiem 150, ko mēs pagājušā gadā izņēmām, tas nav viegls risinājums. Tas tiešām prasa jau strukturāls reformas. Bet, ja runājot par iedzīvotāju labklājību, to šie pasākumi neietekmēs, respektīvi pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem, pabalsti, nodokļi, par ko tradicionāli tiek domāts, iedzīvotāju labklājība nekļūs sliktāka. Nē, pensijas nedrīkstam aiztikt un pabalstus nedrīkstam aiztikt, tāpat veselības pakalpojums nedrīkstam aiztikt. Skaidrs, ka nav vienkārši atrast šos risinājumus, jo iespējams ir jāpārstrukturē arī budžetu, un tas prasa zinām laiku. Es domāju, ka 26. gada risinājumi būs tādi īsāka termiņa, ātrāk ko var izdarīt, bet 27. 28. gadā tie prasīs jau tādas zināmas reformas. Iespējams, jā, kaut kur darba spēku apvienojot, iestādes apvienojot, skaidrs, ka būs cilvēkiem vienai daļai jāstrādā kopā, vienu daļu varbūt mēs varam aizstāt, pieņemsim, ar digitāliem risinājumiem. Līdz ar to arī parādīsies iespēja darba tirgū šiem cilvēkiem iegūt citas iespējas, ko darīt. Jo privātais sektors jau arī, kāpēc viņi ir tik aktīvi? Viņi jau grib tos cilvēkus pie sevis. Tāpēc arī darba devēji neslēp. Mums vajag šos jūsu cilvēkus, viņi ir izglītoti pie sevis. Bet man ir arī svarīgi, es arī vakar Saeimā to teicu, lai mēs nerunājam par ierēģiem kā par lietām. Tie ir dzīvi cilvēki ar ģimenēm, viņiem ir vajadzīgs skaidrs plāns, kas ar viņiem notiks. Šobrīd ir labs piemērs, ka dzelzceļā mēs pārorientējam, palīdzam cilvēkiem iemācīties citas zināšanas, un viņi var atrast un strādāt citas funkcijas. Manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā mēs varam cilvēkiem nodrošināt tādu labu profesionālu pāreju uz citu profesiju. Varbūt ne uz citu profesiju, bet citā kvalifikācijā. Tāpēc man ir svarīgi runāt atbildīgi, un nerunāt arī par cilvēkiem ierēdniecībā kā par lietām. Man tas aizskāra. Vakar Saeimā to dzirdēju, man tas tiešām aizskāra. Ja mēs runājam vēl par vienu avotu, no kurienes var rast naudu, parasti ir nodokļu ieņēmumi. Jūs paliekat pie tā, ka nodokļi netiek celti, un tas nav jautājums, ko jūs apspriedīsiet. Ļoti negribētos to darīt, tāpēc, ka es regulāri kontaktēju ar maniem Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, un Igaunijā šobrīd tā situācija nodokļu un ienākumu jomā ļoti sarežģīta. Viņi
pacēla pa 2% nodokļus iepriekšējos periodos. Un, nav tik vienkārši, jo arī pārāk nostiepjot šo nodokļu politiku, budžets beigās tāpat nepildās. Tā kā mēs šobrīd patiesībā esam nevelti ārvalstu investoru padomas vērtējumā nedaudz priekšā Igaunijai, jo meklējam risinājumus gana sarežģītā ceļā, kā mēs varam ietaupīt. Bet es gribu teikt, ne tikai Latvija meklē, visa Eiropa šobrīd to dara. Mēs esam visi šobrīd kolēģi Eiropā, kad tiekamies šajā procesā. Mazliet arī viens ar otru saskaņojam, ko mēs darīsim, bet liela daļa tiešām meklē birokrātiskos risinājumus mazināt, tāpēc arī Eiropa ir piekritusi, arī šis omnibus, lai mazāk reportēšanas, mazāk datu jāiesniedz Eiropai, kas arī atvieglo uzņēmumiem šo situāciju un arī valstī samazina resursus. Jūs negribētos pārskatīt nodokļus, bet uz nākamo gadu tad jūs neplānojam. Vēl tāds jautājums, jūs pieminējāt kolēģus no Igaunijas, Lietuvas, dzirdējām jau jūsu aicinājumu ieguldīt Air Baltica vienreiz kolēģiem. Tagad ir tas otrais aicinājums. Pēc pirmā aicinājuma mēs intervējām arī Igaunijas premjerministru, un viņš mums studijā, mēs varam atgādināt, viņš teica, ka nav ne konkrēta priekšlikuma, ne konkrēta piedāvājuma. Tur kaut kur pazuda pa ceļam tas? Nekur nepazuda. Mēs esam ministra kabinetā šobrīd lēmuši nosūtīt viņiem jau konkrētu piedāvājumu, ieguldīt kopā ar Lufthansa līdzīgu apjomu, tā kā tas ir Lufthansai, bet es viņus uzrunāju politiski, bet jums arī jāsaprot, Igaunija un Lietuva bija spiesti likvidēt savas nacionālās aviokompānijas. Un, protams, ka viņiem šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums runāt par ieguldījumu Latvijas nacionālajā aviokompānijā. Bet tas ir realistisks vispār risinājums? Es domāju, ka tādā tehniskā līmenī šobrīd viņiem ir jāizvērtē, ko tas viņiem maksātu. Tur nebūs politikas, tur būs noteikti daudz arī ekonomisku apsvērumu, bet daļai tas ir arī drošības jautājums. Mēs esam to pārunājuši ar abiem premjeriem, jo mēs labi saprotam, ka Baltijas valstis atrodas, kā lai pasaka, mēs atrodamies ģeogrāfiski tur, kur mēs esam, un mums ir svarīgi, lai mums ir šī savienojamība, lai pie mums ir turisms, lai pie mums brauc cilvēki, lai brauc investori. Tāpēc ir svarīgi domāt par to, ka mums ir šāds strateģisks partners, kas šo visu var nodrošināt. Bet vienlaikus bija ziņa par to, ka no Air Baltica strateģiskā mērķa izņemt strateģiskās ekspansijas funkciju ārpus Latvijas. Tas nav tāds mājiens kolēģiem, ja jūs neieguldīsiet, tad Lietuva, Igaunija varbūt mazāk mēs lidosim. Tā tas nav domāts, tas vairāk bija domāts par to, ka mums ir jādomā, kur mēs lidojam, lai šie lidojumi atmaksātos, jo jāsaka, ka vienkārši ekspansīvi lidot, nerēķinot, cik tas patiesībā izmaksā. Noteikti jau, ka rēķina uzņēmumu vadība, bet šobrīd ir Eiropā un daudz kur ļoti palielinājušās lidostu izmaksas un ir ļoti jārēķina, cik izmaksā šīs lidostu apkalpošanas maksas. Un Air Balticam tas ir bijis viens no jaunajiem izaicinājumiem. Ja mēs runājam vēl par Air Baltiku, jums ir termiņš, nezinu, kad ir jābūt pilnai skaidrībai, kad mēs ejam uz IPO, kā notiek tas process, vai mēs piesaistam tad Igauniju, Lietuvu kopā ar Lufthansu kā strateģisko, vai vēl nē, ko mēs daram, kad ir jābūt skaidrībai un kad sabiedrībai jāzina, vai valdība nāksies arī kaut ko ieguldīt. Tātad Igaunijai un Lietuvai mēs jau pieņēmām lēmumu uzrunāt viņus, kad viņi dos atbildi. To mēs nevaram pateikt. Cik ilgi mēs varam gaidīt? Mēs, principā, gribētu līdz šajā vasarā šo skaidrību iegūt, bet IPO nebūs visdrīzāk šajā vasarā. Tas būs vēlākā termiņā, tā ir teikusi arī padome. Mēs viņiem piedāvāsim piedalīties, protams, arī šajā IPO. Tā kā uzņēmumā ir vairāku pakāpju iespējas. Tas nav kaut kas, kas nobeidzās. Līdz ar to mēs piedāvāsim vienu procesu. Ja viņi tam nepiekritīs, piedāvāsim arī piedalīties IPO. Tas ir nākamais. Šogad par visiem šiem jautājumiem par IPO investoru piesaisti arī tā veidā jābūt skaidrībai. Es domāju, ka tas būs process, kamēr būs aviokompānija, tikmēr būs jautājumi.
Labi, nu tad vēl gaidīsim, vēl gribu paspēt dažas pavisam lietas, runājot par nodokļiem, naudām. Tad ieturējuma nodoklis Krievijas precēm, par ko runā uzņēmēji, kas palīdz Ukrainai atbalstu, respektīvi Saeimā. Tad bija iniciatīva par politisko diskusiju par to, ka mūsu uzņēmumi turpina saņemt īpašas atļaujas, lai tiem nebūtu jāietur attiecīgas nodoklis maksājumiem uz agresoru valsts firmām. Šī jautājums bija savākt arī pārakstu iniciatīva Mana balss. Tad tika diskutēts Saeimas komisijā, bet lēmums vai virsība, lai šo praksi apturētu, vēl nav. Jūs mudināsiet kolēģus to izdarīt? Es īsti neesmu lietas kursā, kāda ir šī virzība šobrīd. Katrā ziņā mums ir ļoti stingra nostāja sankciju politikā. Ir jāatcerās, ka mēs esam robežu valsts un mēs esam Schengens valsts, bet mēs esam arī daļēji saistīti ar Eiropas regulējumu. Nu, to bieži vien mēs tā kā mēdzam aizmirst. Mums ļoti labi izdevās apstādināt mangānu rūdu un paprasīt graudu, ne graudu, bet, manuprāt, graudu, jā. Graudu eksporta aizliegumu. Gan man jāsaka, ar milzīgu lobiju kopā ar citām Eiropas valstīm man izdevās to panākt, arī izmantojot Polijas situāciju, ka viņiem tas bija aktuāli. Šīs jautājums arī būs prioritāte. Šo mēģināsiet? Nevaru šobrīd atbildēt. Es neesmu ļoti lietas kursā tieši par šo iniciatīvu. Jā, es varu noskaidrot noteikti. Labi, tad nopietno sadaļu mēs varam noslēgt vēl pavisam daži jautājumi. Vasarā mēs redzējām sociālajos medijos par dažādām idejām, kad tika prezentēti gan dati par bērnu traumām vasaras periodā. Vecāki atkal tiek brīdināti, tas, ko jūs sakat par sabiedrības arī attieksmi. Un izskan ik pa laikam aicinājumi saīsināt vasaras brīvlaiku skolēniem, piemēram. Kā jums šķiet, tā ir ideja, par ko jādiskutē? Es domāju, arī Francija ir nākus klajā, pieņemsim ar ideju aizliegt bērniem lietot sociālos tīklus līdz 15 gadu vecumam. Bet tad parādās jautājums, ko tad bērni darīs? Un bieži vien viņi jau ir sociālos tīklos, jo viņi jūtas garlaikoti vai viņiem nav ko darīt. Un nereti ļoti bieži, ļoti dažādas diskusijas ir arī no vecākiem, kas saka, garais brīvlaiks ir ļoti sarežģīts viņiem. Īpaši vecākiem, kuriem ir mazāki bērni, ir darbs un atļauties nometnes īsti visas vasaras garumā nevar neviens vecāks, un arī pat pašvaldības daudz ko piedāvā, bet tomēr. Es domāju, ka šī diskusija sabiedrībā būtu jāatver un viņa būtu ļoti aktuāla un vietā, jo ja mēs domājam un sūdzamies, bieži vien arī kā vecāki, kā sabiedrība, kad bērni tagad ir tik daudz sociālos tīklos, noteikti vietā ir jautājums, ko mēs viņiem piedāvāsim. Tāpēc garā vasara tur arī ietilptu vienā šajā diskusijā. Es zinu, ka arotbiedrības īsti neatbalsta, ka vasara varētu tikt saīsināta, bet es domāju, ka diskusija būtu sabiedrībā nepieciešama par visiem šiem jautājumiem, jo nav daudz valsts, kur ir tik garš vasaras brīvlaiks. Es domāju tieši šo iemeslu pēc, lai bērnus nodarbinātu, lai arī bērni neatslāptu vasaras laikā un varētu labāk integrēties mācību procesā gada sākumā. Jūs pieminējat šo iniciatīvu no Emanuela Makrona par sociālajiem mēdījiem pusauģiem. Man kolēģi lūdzu jums arī uzdot jautājumus, kā jūs vērtējat šo iniciatīvu. Respektīvi, vai Latvijā būtu jāceļ slieksnis, no kura vecuma var lietot sociālos tīklus? Pašlaik mums ir noteikts 13 gadi. Ir arī ideja, kas jāvērtē? Es jau minēju, manuprāt, ļoti aktuālu. Patiesībā tā ir lieta, kas prasītos arī pēc tādas sabiedrības diskusijas, jo, mēs redzam ļoti daudz šobrīd jautājumu, kā uz meiteņu mentālo veselību atstāja sociālie tīkli, arī uz pārāk jaunu jauniešu kosmētikas šo lietošanas bumu, kas absolūti nav atbilstoši viņu vecumam, un kur tad viņi to visu apgūst, tie ir sociālie tīkli, arī internets noteikti jau. Bet es domāju, ka tā ir aktuāla diskusija, ko mums kā sabiedrībai un kopā varbūt arī ar veselības ministrijas ieteikumiem par bērnu psihisko veselību būtu jāveic. Es domāju, ka tas ir īstais laiks. Un vai tad tie būs 13 gadi vai 14, jo Latvijā, pieņemsim, 14 gadi ir vecums, no kura ir krimināla atbildība. Es īsti pat nezinu, kāpēc 13 gadi ir sociālo tīklu lietošanas vecums, man grūti pat teikt. Es domāju, ka tā ir diskusija vietā. Tā ir diskusija. Jūs savu viedokli vēl pirms tā vērtējuma negribētu paust, vai ir jādara vai nav? Ziniet kā, man arī ir bērni.
Es kā vecāks gribētu, lai pēc iespējas vēlāk viņi iepazīst sociālos tīklus, un īpaši es atceros, cik varbūt dažādāk tas atstāja iespēju vairāk pat varbūt uz meitenēm kā uz puišiem, bet bērni ir dažādi, un vecāki ir dažādi, tāpēc es domāju, šeit būtu vietā diskusija. Te varbūt netik daudz mans viedoklis, kā tiešām mūsu kopīga, kā valdības, sabiedrības, Saeimas diskusija un ekspertu diskusija būtu nepieciešama, bet es domāju, ka liela daļa vecāku teiktu, ka jā, jo vēlāk, jo labāk. Ja mēs runājam par arī brīvlaiku, mums ir skatītāju jautājums, bet cits par to, ka jā, ir tā diskusija par bērnu vasaras brīvlaiku, varbūt arī Saeimai jārāda piemērs un jāsaīsina savas vasaras brīvdienas. Saeimai? Jā, tas starpsesiju pārtraukums, jā, mēs zinām, atsāk sesiju septembrī. Jā, Saeimai ir iespējams sanākt uz ārkārtas sēdēm, un visticamāk tas būs arī jādara, ja mēs runājam par ģenerālu prokuroru, bet vai būtu jādomā, ka vasarā jānotiek intensīvākam politiķu darbam arī Saeimā? Valdība strādās, valdībai nav tādu brīvdienu. Es domāju, ka Saeimas deputātiem būtu arī noteikti jāpiedalās diskusijā pie skolnieku brīvlaika, un tad mēs varētu arī padiskutēt par to. Runājot par jūsu plāniem vasarai, pamatā darbs un budžeta veidošana vai arī kāds brīdis atelpai? Es ceru, ka man izdosies vismaz kādu brīdi atelpai. Protams, budžets šogad būs sarežģīts, un tas paņems noteikti ļoti daudz valdības laika. Un es arī novēlu visiem mazliet katram savā ikdienā būt, kā lai pasaka, nodevušiem savam darbam, lai tas ir patīkams, lai tas ir piedzīvojumiem un izaicinājumiem bagāts, bet tajā pašā laikā es domāju ļoti svarīgi, ka mēs atrodam laiku ģimenēm un varam pabūt ar saviem mīļajiem, tuvajiem, jo tas ļoti spēcina arī pēc tam doties atpakaļ darba gaitās. Vismaz man tas ir ļoti svarīgi, lai es redzētu, ka man ir svarīgi tas, ko es daru Latvijai. Es to daru, jo es mīlu Latviju. Varbūt es esmu kaut kur tādā ziņā sapņotāja, bet es ticu, ka Latvijai ir šī unikāla iespēja daudz ko izmainīt, un es redzu, kā cauri visam šim grūtajam budžetam mums ir iespēja izmainīt to kursu, kādā mēs ejam. Es ceru, ka arī citi politiķi, gan koalīcijā, gan opozīcijā strādās ar tādu pašu apņēmību, kā jūs tagad arī sakat. Savukārt pievienojas arī tam vēlējumam jums, skatītāji, lai vasara ir patīkama, lai darbs ir izaicinājumiem bagāts, bet tāds, ar kādiem jūs gribat un varat tikt galā, un vienlaikus arī atrodam visu laiku atelpai. Cerams, ka vasara mums arī priecājas ar laikapstākļiem galu galā. Paldies jums un tiekamies augustā!